Šī nav josta. Šis ir saspiests zināšanu kods. Lielvārdes josta tiek pētīta jau vairāk nekā gadsimtu. Vēsturnieki to sauc par rotājumu, etnogrāfi par tradīciju. Bet ieskatieties dziļāk. Tie nav nejauši raksti. Tie atkārtojas ar struktūru, tie aug ar precizitāti, tie veido secības, kas uzvedas kā kods. Jostā ir desmitiem atšķirīgu ģeometrisku zīmju, sakārtotu stingrā kārtībā. Šie raksti var būt informācijas nesējs, nevis tikai dekors. Valkājama struktūra, kas glabā un nodod zināšanas paaudzēm. Ne uzrakstīts, ne iecirsts akmenī, bet iausts tevī pašā. Tāpēc īstais jautājums nav, kas tā ir, bet gan, ko viņi centās atcerēties, ko mēs esam aizmirsuši. Lielvārdes josta neradās nejauši. Tā nāk no konkrētas vietas, lielvārdas, kur slāņojas mīti, rituāli un nepārtraukta pēctecība. Tas, ko redzam šodien, ir 19. gadsimta forma, bet šādi raksti nerodas vienā paaudzē. Josta ir vairāk nekā 3 metrus gara un satur ap 22–24 atšķirīgu ģeometrisku zīmju tipus. Tās atkārtojas secībās, nevis haotiski, bet kontrolēti. Tu redzi simetriju, spoguļošanu, mainīgus ritmus, saspiešanos un izplešanos. Tā cilvēki nedekorē, tā cilvēki kodē. Jo rotājums tiecas uz skaistumu, bet kods tiecas uz nemainību. Un nemainība ir tas, kas ļauj informācijai izdzīvot laikā. Tātad vai nu desmitiem audēju paaudzēs nejauši atkārtoja vienas un tās pašas precīzās struktūras, vai arī viņi sekoja kaut kam, kas jau eksistēja. Nodota sistēma, iemācīta, saglabāta un izpildīta bezrakstiskas formas. Nevis raksts, ko tu izdomā, bet raksts, ko tu manto. Baltu kultūru bieži sauc par pirmsrakstības kultūru. It kā zināšanas vienkārši netika saglabātas. Ērti, bet nepareizi. Zināšanas tika nodotas ar pārsteidzošu precizitāti, caur ritmu, atkārtojamību un struktūru. Dainas vien satur simtiem tūkstošu uz rindu, kas paaudzēs saglabātas ar minimālām izmaiņām. Tas nenotiek nejauši. Tam vajag sistēmu. Skaņā tā sistēma bija ritms, mērs, atkārtojums. Bet skaņa izzūd. Un tad rodas jautājums, kā saglabāt to, kam jāizdzīvo ilgāk par atmiņu? Tu pārvietojies no laika uz telpu, no secības uz struktūru. Ģeometrija neaizmirst, tā neimprovizē, tā neizplūst paaudzēs. Līnija paliek līnija, raksts paliek precīzs. Tā pati loģika, kas stabilizēja zināšanas dziesmās, tika pārvērsta vizuālā formā. Nevis aizstājot skaņu, bet to nostiprinot. Josta netika karināta pie sienas, tā netika glabāta lādes dibenā, tā tika nēsāta. Lielvārdes josta tika cieši aptīta ap vidukli, pašu ķermeņa centru. Tradicionālajā latviešu tērpā josta saturēja apģērbu, balstīja stāju un iezīmēja piederību novadam, statusam, kopienai. Bet funkcija viena pati neizskaidro vietu. Ja tas būtu tikai rotājums, tas varētu būt jebkur, uz piedurknēm, uz maliņām, tur, kur redz. Bet šis paliek tuvu, saskaņots, nostiprināts ap kodolu. Un kodols nav nejaušs. Tur rodas līdzsvars, tur sākas kustība, tur uzkrājas spriedze. Struktūra, kas nav paredzēta skatīšanai no malas, bet ieaustai cilvēkā.
Kaut kas, ko tu ne tikai redzi, bet kurā tu dzīvo. Sistēma, kas nestāv ārpus cilvēka. Tā to pabeidz. Ja tas būtu unikāli tikai Baltijai, to būtu vieglāk noraidīt. Bet tā nav. Dažādās pasaules vietās kultūras radīja veidus, kā saglabāt informāciju bez rakstības. Inka kvipu izmantoja mezglotas auklas, lai kodētu skaitlisku un iespējams arī stāstījuma informāciju. Katram mezglam bija pozīcija, spriegojums un attālums, parametri, kas nes nozīmi. Mezoamerikā maiju glifi apvienoja simbolus daudzslāņainās vizuālās struktūrās, daļēji attēls, daļēji valoda, daļēji sistēma. Dažādi kontinenti, bez tieša kontakta. Un tomēr parādās tas pats princips. Informācijai nav vajadzīgi burti. Tai vajadzīga struktūra. Nevis lineāra pieraksta forma, bet telpiska organizācija. Kultūras šķirtas ar okeāniem nonāca pie vienas un tās pašas atziņas, ka zināšanas var saspiest rakstos, kurus prāts uztver bez lasīšanas. Jo lasīšana ir iemācīta, bet rakstu atpazīšana ir iedzinta. Mēs bieži skatāmies uz senajiem simboliem kā uz rotājumiem, atsevišķām zīmēm, izolētām nozīmēm. Tā ir kļūda, jo sistēmas nedzīvo simbolos. Tās dzīvo attiecībās. Inka kvipu vienam mezglam pašam par sevi gandrīz nav nozīmes. Tā jēga rodas no pozīcijas, secības un attiecībām ar citiem mezgliem. Tas pats attiecas uz maiju glifiem. Atsevišķi elementi savienojas kopās. Tie viens otru maina, pastiprina vai pārraksta. Tātad vienība nav simbols. Tā ir struktūra. Un tagad paskaties vēlreiz uz lielvārdas jostu. Zīmes ne tikai atkārtojas, tās miedarbojas. Tās maina secību, tās spoguļojas, tās sablīvējas blīvos fragmentos un tad izplešas. Tā nav nozīmju kolekcija, tā ir gramatika, noteikumu sistēma, kur pozīcija, secība un variācija rada informāciju. Nevis valoda, ko lasa no kreisās uz labo, bet struktūra, ko uztver kā veselumu. Kāpēc vispār ieguldīt tik daudz pūļu? Kāpēc veidot sistēmas no mezgliem, zīmēm vai rakstiem? Kāpēc vienkārši nepierakstīt? Jo rakstība ir trausla. Rakstītai valodai vajag infrastruktūru, materiālus, izglītību, institūcijas. To atņemot, sistēma sabrūk, bet raksti to neprasa. Tiem nevajag skolas, tiem nevajag tulkojumu. Tos var iemācīties ķermenis, atkārtot praksē, atpazīt bez paskaidrojuma. Un vēl vairāk, tie var būt paslēpti visiem redzamā vietā. Tekstu var sadedzināt, rokrakstu var pazaudēt, bet raksts, kas iausts ikdienā, tas izdzīvo. Šīs sistēmas nebija tikai informācijas glabāšanai, tās bija tās aizsardzībai. Zināšanas tika ieaustas priekšmetos, apģērbā, rituālos, padarot tās neatdalāmās no pašas dzīves, lai tās nevarētu iznīcināt, tikai aizmirst. Mēs pieņemam, ka informācija ir kaut kas, ko lasa. Tā ir mūsdienu domāšana. Lielāko daļu cilvēces vēstures zināšanas nebija ārpus cilvēka. Tās netika glabātas kaut kur tur. Tās bija ieaustas pašā uztverē. Cilvēka domāšana balstās rakstu atpazīšanā. Mēs pasauli neuztveram kā atsevišķus punktus, bet kā formas, kontrastus un attiecības.
Pirms valodas bija forma, pirms teksta struktūra. Un kas notiek, ja informācija nav paredzēta lasīšanai, bet redzēšanai? Vai vēl precīzāk, atpazīšanai? Lielvārdas josta neko nepaskaidro. Tā nevada tevi soli pa solim. Tā piedāvā attiecību lauku. Un tavs prāts mēģina to sakārtot. Iespējams, josta nav informācijas nesējs mūsdienu izpratnē, bet interfejs. Sistēma, kas aktivizē nozīmi tikai tad, kad uztvere ir gatava ar to strādāt. 1799. gadā tika atrasts rozetas akmens. 1 objekts, 3 rakstības. Un pēkšņi zudusī valoda kļuva atšifrējama. Mums patīk šis stāsts, jo tas dod mierinošu sajūtu, ka visas zināšanas vienkārši gaida pareizo atslēgu. Rozetas akmens ļāva pētniekiem iztulkot eģiptiešu hieroglifus, salīdzinot tos ar zināmu grieķu tekstu. Bet tulkošana nav saprašana. Tu vari atšifrēt vārdus, bet nepārmantot domāšanu, kas tos radīja. Tu vari izlasīt zīmes un joprojām nesaprast sistēmu. Un tad rodas cits jautājums. Varbūt problēma nav tajā, ka mums trūkst atslēgas. Varbūt mēs vairs neatpazīstam slēdzeni? Tādas sistēmas kā lielvārdes josta var nebūt neizlasāmas. Tās var būt neatpazīstamas. Prātam, kas pieradis domāt lineāri. Mūsdienu sistēmas glabā informāciju ārpus ķermeņa. Grāmatās, serveros, mākoņos, kurus tu pat neredzi. Senās sistēmas bieži darīja pretējo. Tās ieauda zināšanas darbībā, atkārtojumā, formā. Nevis kaut kas, kam tu piekļūsti, bet kaut kas, par ko tu kļūsti. Cilvēka fizioloģija reaģē uz rakstiem. Vizuāls ritms, simetrija un atkārtojums ietekmē uzmanību, emocionālo stāvokli un pat ķermeņa stāju. Tas ir izmērāms, nevis mistisks. Un kas notiek, ja strukturēts raksts tiek novietots tieši uz ķermeņa un nēsāts katru dienu? Saskaņots ar kustību, ar elpu, ar spriedzi un atlaišanu. Lielvārdes josta nebija tikai informācijas glabātuve. Tā to pastiprināja. Pārvērta abstraktu struktūru par pieredzi. Nevis kods, ko atšifrē vienreiz, bet sistēma, kas pakāpeniski maina to, kā tu uztver, kusties un sakārto realitāti. Kas tad īsti ir lielvārdes josta? Ne tikai kultūras priekšmets, ne tikai raksts, bet sistēma. Veids, kā saspiest zināšanas struktūrā un ieaust tās pašā dzīvē. Mēs redzējām izcelsmi, mēs redzējām paralēles, mēs redzējām, kā uztvere kļūst par saskarni. Tāpēc jautājums vairs nav, ko tas nozīmē, bet gan, kāds prāts spēj radīt ko tādu. Prāts, kas neatdala zināšanas no dzīvošanas, kas neglabā informāciju, bet sakārto realitāti. Josta nav ziņa no pagātnes. Tā ir liecība citam domāšanas veidam. Tādam, kam nav vajadzīga rakstība, jo tas nekad neatstāja cilvēku. Kā tad vispār kaut ko tādu var lasīt? Tu nesāc ar nozīmi. Tu sāc ar uzmanību. Meklē atkārtojumu. Meklē simetriju.
Skaties, kur raksts pārtrūkst un kur tas sablīvējas. Neprasi, ko šī zīme nozīmē. Prasi, kas mainās, kad tas parādās. Kur tas atrodas? Kas ir pirms tam? Kas nāk pēc? Visas sarežģītas sistēmas, no valodas līdz kodam, balstās attiecībās, nevis atsevišķos elementos. Tāpēc skaties uz to kā uz sistēmu, nevis attēlu. Jo vairāk tu vēro struktūru, jo vairāk struktūras tavs prāts sāk saskatīt. Un vienā brīdī kaut kas mainās, nevis jostā, tevī. Šī nav josta. Šis ir saspiests zināšanu kods. Bet ne visas zināšanas ir domātas glabāšanai. Dažas ir domātas dzīvošanai. Varbūt senči neradīja tikai rakstus. Varbūt viņi radīja sistēmas, kas veido tos, kuri tās nēsā. Un varbūt īstais zudums nav pats kods, bet spēja saprast, ka tas nekad nebija tikai rotājums.